Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā veidot tabulas VisiVig logos. Tad dodamies uz administrācijas sadaļu, kur mums ir atvērts VisiVig logs. Un tad, lai ievietotu tabulu, mums ir jānospiež šī podziņa. Te mums atverās tabulu veidošanas logs, kurā mēs varam ievadīt šādas vērtības. Rindas un kolonnas, kā arī tās platumu, augstumu un robežas, kā arī attālumu no teksta dažādos virzienos. Tad ievietosim, piemēram, 5 rindas un 4 kolonnas. Visas tabulas platumu var norādīt vai nu pikseļos vai procentos, procentuāli attiecībā pret teksta laukumu. Pieņemsim, šī tabula saņems 90% no teksta laukuma, un augstumā viņa varētu būt 200 pikseļi. Robežas mēs uzliksim, pieņemsim 4. Un cell padding, tas ir attālums no teksta līdz robežām, tā lai tās teksti nebūtu tieši pielīmēts pie pašas malas. Pieņemsim 3. Nospiežam OK. Mums izveidojas tabula. Šai tabulai tagad šūnās var rakstīt visādu veidu informāciju iekšā. Rakstot informāciju iekšā, šūnas proporcionāli izplešās. Līdz ar to pārējās šūnas, kas nav aizpildītas, paliek mazākas. Lai tā nenotikt, mums ir jāizvēlas šī podziņa, kas ir tabulas šūnas īpašības. Un šajā mēs varam norādīt atšķirīgas tieši šai šūnai paredzētu platumu. Pieņemsim, šī šūna būtu 100 pikseļus plata un 50 pikseļus augsta. Gluži tāpat šai šūnai arī var šajā īpašību logā nomainīt pozīciju tekstam, ka viņi var novietot pa vidu, pa kreisi, kā arī pa labi. Un arī vertikālā pozīcija ir iespējama novietot kā augšpusē, centrēt un apakšā. Novietosim šoreiz augšpusē. Šai šūnai var pievienot fona krāsu. Izvēlēsimies kādu krāsu. Fona bildi. Un nospiežam OK. Un redzam, ka mūsu šūna ir nedaudz mainījusies. Tālāk, šūnas var apvienot. Izmantojot šo podziņu, šūna tiek apvienot ar pa labi esošo šūnu. Un šūnas var arī apvienot uz leju, vertikālā virzienā. Nospiežot šo podziņu, šūna tiek apvienot ar apakšējo šūnu. Šūnas papildus var pievienot, spiežot šīs zaļās podziņas, un tad šūnas tiek pievienotas horizontāli un vertikāli blakus esošo insert kolumnu. Lai dzēstu, ir jānospiež nedaudz tālāk esošās sarkanās podziņas, delete row vai arī delete kolumnu. Lai ērtāk izkārtotu tekstu mājaslapā, tad apvienosim vairākas šūnas. Pieņemsim, šo šūnu apvienosim uz leju. Un blakus izvietosim tekstu. Pieņemsim, šis būs virsraksts. Un te būs virsrakstu uzskaitīta kaut kāda daļa. Atlikušās liekās šūnas mēs varam izdzēst. Un tagad teksts mums ir izkārtojies šādi. Te, piemēram, mēs varētu ievietot garāku tekstu. Mēs varam tikpat labi arī novietot nevis fonā krāsu, bet fonā bildi. Centrēsim tekstu un novietosim pa kreisi. Redzam, ka šādas izmaiņas ir veiktas.
un izskatītos, ka tas teksts vienkārši tā ir izkārtots tabulā, tad mums ir jānoņem visas robežas nost. Lai to izdarītu, jānospiež uz šīs pudziņas, un robežas vietā jāieraksta 0. Spiežam OK, un redzam, ka teksts ir vienkārši tā izkārtots. Šurnās var ievietot arī bildes, gluži kā parastā tekstā. Tad ir jāizmanto parastā bilžu ievietīšanas podziņa. Samazināsim bildi. Un saglabāsim. Dosimies uz vizuālo vidi. Skatīsimies. Un mūsu teksts ir izvietots tabulā, kas ir neredzama. Viesraksts ir izvietots ar kaut kādām apakšsadaļām un blakus esošu tekstu. Paldies par uzmanību!